Sveicināti skatītāji, mēs esam Mana kabata LV studijā, un šodien mums ir īpašais viesis Ita Bekerta, kas ir praktizējušā grāmatvede, un man ir pateikuši aiz studijas, aizkulisēs, ka 35 gadi jau praktizē un palīdz risināt visas neskaidrības grāmatvedības uzskaitē, un ir arī LNK, kas ir Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas certificēta nodokļu konsultantu un arī lektori. Šodien mums arī stāstīs par to, kāda tad ir grāmatvedības nākotne un ko mūs, un precīzāk jūs, mīļie grāmatveži, sagaidīs, kas jūs tieši sagaidīs tuvajā nākotnē. Un tas jautājums, kas arī ir tas pirmais jautājums, nu, kam tad jāgatavojās, vai kādas ir tās tuvākās pārmaiņas, kas sagaida ikvienu strādājošo grāmatvedības nozarē? Paldies par šo iespēju izteikties. Es jau varu teikt tikai savu viedokli, kādas izmaiņas varētu sagaidīt mūs. Nu, tad es domāju, ka to jau visi sajūt, ka mums straujiem soļiem nāk virsū tehnoloģija izaugsme un konkrēti mākslīgais intelekts, kurš cenšas visiem spēkiem ierauties mūsu nozarē un mēģināt mums kaut ko izraut no rokām. Es gan teiktu, ka viņš grib mums asistēt un grib mums palīdzēt. Tā kā mums ir jābūt gataviem, mums jābūt ne tikai gataviem pieņemt šo mākslīgo rīku, bet ir jāprot ar to apieties, jāprot to mācīt. Tas nozīmē, ka katram grāmatvedim ir nepieciešams jaunas prasmes, jaunas zināšanas. Nu, pastāv jau tāds uzskats, ka tie, kas nāk no jaunākām paudzēm, ir vairāk atvērtāki tieši tām visām tehnoloģijām, rīkiem, mākslīgajam intelektam. Kāda tad ir tā situācija šobrīd ar to speciālistu skaistu, kas ieplūst no tās jaunākās paudzes grāmatvedības tirgu? Nu, tāda konkrēta pētījuma manā ziņā nav, bet tā kā es strādāju mazliet ar studentiem, un tieši ar grāmatvedības studentiem, tad es redzu, ka šajā jomā nāk tiešām spējīgi jaunieši, nāk spējīgi domājoši, griboši strādāt. Bet nu, nenoniecināšu savu paudzi, arī mēs ar šiem rīkiem gribam un varam strādāt, un, protams, bet mums ir jāmēģina jaunos iedrošināt, jo es skatos, ka viņi nāk ar tādu lielu deksmi, ar entuziasmu, bet ar zināšanām, kuras ir par maz šodienai. Viņiem, protams, ir zināšanas tehnoloģija jomā un noteikti mākslīgā intelekta rīks viņi apgūs, bet mums šis intelekts ir jāapmāca. Un to var apmācīt tikai tas, kurš zina to grāmatvedību un nodokļu jomu. Līdz ar to, jā, visu cieņu jaunajiem, kuri noteikti mūs nomainīs, bet arī jaunajiem ir jāsako līdzi, ne tikai tām jaunajām tehnoloģijām, bet arī tām zināšanām jāiegūst, jā, kas ir, ko dod skola, bet ko visvairāk dod tomēr praktiskā pieredze. Bet kā jūs tad kopumā uzskatāt, vai tie jaunie speciālisti varētu pilnībā nosekt to, tā teikt, plaisu vai nomainīt esošos grāmatvežus, vai tomēr nepieciešams vēl papildus laiks, lai nosektu šo plaisu starp paudzes speciālistiem? Es domāju, ka to plaisa patiesībā neveidojas, jo nav jau tā, ka mums kādā brīdī ir pārtraukts apmācīt grāmatvežus. Mēs mācām viņus jau nepārtraukti visu laiku, katru gadu. Tikai, protams, nav zināms, cik no tiem visiem apmācītajiem grāmatvežiem, cik faktiski strādā, cik faktiski nonāk tieši grāmatvedībās, tieši nonāk pie šiem uzņēmumu lēmumu pieņemšanas, pie tādām lietām. Un, tiem ir jābūt tiem spēcīgākajiem, un tos jau tas mākslīgais intelekts droši vien, ka tik drīz nenomainīs. Nu jā, tad izskatās, ka nenomainīs ne vecāko paudzi, ne jaunāko paudzi, tas mākslīgais intelekts uzreiz arī neaizvietos. Bet ko tad darīt tiem esošiem grāmatvežiem? Vai ir jāspēj ātri tagad pārorientēties un apgūt tas tehnoloģijas, vai tomēr gaidīt to brīdi, kad jaunāki kolēģi ieviesīs ikdienas darbos šo mākslīgo intelektu ar visām tām priekšrocībām? Jā, es esmu ļoti daudz runājusi pati auditorijās par šo jautājumu un esmu saklausījusi bažas ļoti daudzu, ne tikai vecākās paudzes grāmatvežu vidū, bet arī jaunākās. Bažu par to, vai šie dati būs drošībā, vai tas mākslīgais intelekts mums kaut ko neatņems, tādā ziņā kā informācijas ziņā, ka nepazūd kaut kas. Un cilvēki baidās. Tas viens ir bailes, otrs ir tā zināšanu deficīts vai prasmju deficīts, un trešais ir investīcijas.
kas ir nepieciešams nenoliedzam, lai šos rīkus ieviestu. Un investīciju ieviešanā jau tā kā mazliet bremzē, manuprāt, tieši šī vadība. Īpašnieki, ja viņiem šķiet, ka to vēl nevajag, un tad, kad tas nāks tā kā obligāts, tad tikai, ja, bet tas obligātais jau, manuprāt, tik ātri nevar būt. Noteikti, tas mākslīgais intelekts un tehnoloģijas attīstās tik tiešām ļoti strauji. Arī mums, Mana Kabata LV platformā, ir mākslīgā intelekta rīks, nodokļu asistents, ko jūs varat izmēģināt, uzdot savu jautājumu un arī gaidīt atbildi par to, kāda nodokļi ir piemērojama Latvijā un kā tie tiek piemēroti. Tur aiz tā stāv mākslīgais intelekts, kas strādā uz vairākiem datiem, uz vairākiem dokumentiem, likumiem un visādām dokumentācijām, kas apraksta nodokļu piemērošanu un spēj ģenerēt tiešām noderīgas atbildes ikvienam grāmatvedim un konsultantam. Bet īstenībā par nākotni runājot, ja mēs tā jau esam pieskārušies par to paudžu mainu, kāds ir tas nākotnes grāmatvedis? Vai tas ir tas grāmatvedis, kas sēž ar tehnoloģiem, ar rīkiem, ar kaut kādu nākotnes kalkulātoru, vai tomēr tas ir tas pats cilvēks, kas spēj vadībai, uzņēmuma vadībai droši vien izskaidrot tos procesus, pamatot, lai arī tālāk uz tiem grāmatvedības datiem varētu pieņemt lēmumus? Jā, manuprāt, Daniela, tieši tā, ka tas grāmatvedis palīdzēs. Viņš būs kā tāds starpnieks starp mākslīgā intelekta radīto, teiksim, datu apkopojumu, rezultātu un to interpretāciju vadībai. Protams, mākslīgais intelekts jau arī interpretē šos datus, bet katrai nozarei, katrai jomai atbilstoši tās mērķiem un sasniedzamiem rezultātiem tā interpretācija var atšķirties. Un kas ar tiem, kas šobrīd grāmato darījumus? Vai tas pilnībā automatizēsies ar laiku, vai tomēr būs arī tie, kas kontrolēs, kā tad tie darījumi tiek grāmatoti korekti? Es ceru, ka tas automatizēsies, bet mana pieredze rāda, vismaz pagaidām, ka pilnīgi bez kontrolas atstāt to nevar, jo tas robotiņš, tā kā viņam ir pateikts, viņš izdara, bet iespējams, un Latvijā bieži mums grāmatojumi atšķiras no parastā grāmatojuma, kas ir tikai 2 grāmatojumi dokumentam, ja mums bieži vien ir vairāk, un līdz ar to mums ir jāpiekoriģē šis grāmatojums, un tomēr jāpaskatās, ko tas robotiņš tur ir izdarījis. Jā, mēs īstenībā redzam, ka pakāpeniski arī Latvijā, kā jūs arī sakat, ienāk visas tās tendences, un arī mēs, gaidot e-rēķinu, tad pilnvērtīgu ieviešanu pie mums arī sagaidām, ka drīzumā arī visi tie dokumenti tiks elektronizēti un tiks padot jau tādā digitizētā formātā. Un tas jautājums jau vairāk par to, vai tas ir pavisam tūs pasākums, vai tomēr jūs iedot kādus 5-10 gadus līdz brīdim, kad tie grāmatveži tomēr būs vairāk konsultanti nekā izpildītāji? Man šķiet, ka tas nevarētu būt ātrāk par 2030. gadu. Es, protams, neesmu gaišraģe un nevaru precīzu datumu nekad noteikt, jo šobrīd, kā zināms, e-rēķini mums ir plānoti jau no nākamā gada, bet kaut kā ir pieklusis šis stāsts par e-rēķiniem, vai tie būs vai nebūs. Un Eiropas plāns ir no 2030. gada, tāpēc es tā domāju, ka vēl 5 gadi, mazliet vairāk, ir tas laiks, lai mēs pirmkārt šīs prasmes savas papildinātu un apgūtu jaunās un mēģinātu saprast tos rīkus, ko mums piedāvā. Tas gan ir tas vārds par prasmēm ir ļoti noderīgi pieminēts, jo vismaz mans uzskats ir tāds, ka prasmes ir tas, ka šobrīd varbūt arī nedaudz kavē to procesu, cik mēs esam visi digitalizēti un cik mēs izmantojam tos digitālos rīkus un risinājumus, jo mēs paši nemākam izmantot pat vienkāršāko Excel programmu, līdz galam nemākam pielietot tā, lai grāmatvedībā aprēķinātu vienkāršāko datu sagrupēšanu vai kaut kādu rezultātu. Un kamēr jūs grāmatveži tiešām neapgūsiet tas pamata prasmes, mēs nevarēsim visi kopā arī iet uz priekšu, jo īstenībā es pilnīgi piekritu, ka biznesa arī balstās uz tās uzskaits, jo uz uzskaits datiem mēs pieņemam lēmumu par turpmākām darbībām. Tāpēc grāmatveži tas ir ieteikums tikai jums apgūt liederīgās prasmes, lai tiešām jūs paši atvieglot savu darbu un palīdzētu savam vadītājiem. Varbūt ne pēc 10 gadiem, ne pēc 5 gadiem 2030. gadā, bet uzreiz jau sākot ar nākamo darba nedēļu pielietot pa vienai jaunai Excel funkcijai vai kādam citam rīkam, lai sev atvieglot darbu un atvieglot visiem kolēģiem.
Un te mēs esam pienākuši pie tāda, jau arī trešā nopietnā jautājuma par ekonomiskām pārmaiņām, kas notiek arī šobrīd, un ņemot vērā, kāds būtu tad jūsu ieskats un uzskats, vai grāmatvedības profesijais nākotnē vispār būt tādai, kā viņi ir šobrīd, vai tomēr arī ekonomiskie faktori varētu ietekmēt to procesu, kā tad grāmatvedības profesija šobrīd norīt? Es domāju, ka noteikti mums ir jādzīvo līdz tam, kas notiek apkārt, tam, kas notiek pasaulē. Mēs, kā grāmatveži, nekad nevaram būt statiski un sēdēt tādi, kādi esam. Noteikti šī profesija mainīsies līdz laikam, tieši kā tas un kad tas notiks. Protams, tas nav mūsu ziņā, bet pareizi Daniels pieminēja, tas ir jādara jau ar rītdienu. Jau jāsāk izzināt šīs jaunās iespējas, kaut vai tās minimālās iespējamās, kas mums katram vien ir iespējamas, jo ir rīki, kurus mēs varam bez maksas izmantot un varam pamēģināt un varam paskatīties, kā mēs ar to sadzīvojam. Un varam iet ar priekšlikumu pie savas vadības un teikt, ka lūk, tā ir labi un ērti. Bet galvenais, kas tajā visā ir, ka tie vadītāji mūžam iedomājas, ja tagad, kad mēs to visu ieviesīsim, tad man cilvēku vairs nevajadzēs. Tā es gluži negribētu domāt, ka šie rīki aizstās cilvēku, tuvākā nākotnē nē. Varbūt pēc kādiem, es nezinu, cik gadiem tas varētu notikt, ja, bet mūsu mērķis ir, protams, nodrošināt datu pieejamību regulāri, nepārtraukti no jebkuras vietas pasaulē. Uz to mēs gribam iet, lai mēs esam neatkarīgi no tās vietas, kurā mēs tajā brīdī atrodamies. Tā jau ir tā vadītāja vēlme tiešām automatizēt visu procesu, sakārtot un tā, lai ar mazākām piepūlēm, ar mazāko personāla apjomu varētu veikt arī tos darbus varbūt daudz efektīvāk un varbūt tos pašus cilvēkus novirzīt uz citiem uzdevumiem, kas prasa tiešām to intelektuālo iesaisti. Bet te uzreiz tad jautājums, vai pašam vadītājam ir jāorientējas grāmatvedībā? Mana pieredze rāda, jau gadu garā pieredze rāda, ka noteikti, jo ar tādu vadītāju grāmatvedim ir ļoti viegli komunicēt. Viņš saprot grāmatvedi jau no pusvārda, mums nav nekas jāstāsta šim vadītājam. Un vadītājs arī ir kā atbalsts uzreiz šiem jauninājumiem, šīm jaunajām tehnoloģijām. Viņš saprot, ka tas grāmatvedis īsti muļķības nerunā un ka tā vajag un ka tā būs tomēr labāk un ātrāk, jo galvenais jau šajā procesā ir iegūt ātrāk informāciju gatavu. Jā, tā tad aiziet priekšā konkurentam ar to jau, ka viņš to rezultātu savu zina. Tas ir tas galvenais manā skatījumā. Jā, un īstenībā tā sadarbība ar visiem šiem rīkiem un digitāliem risinājumiem, kas šobrīd ir pieejami, vispār ir vienkāršota, jo vadītājs pats var izmantot tos palīgrīkus, mākslīgo intelektu, grāmatvedības atskaites, vizualizācijas un finanšu reportus, visdažādus, kādi ir pieejami, un arī izprotot tos datus, kas aiz tā stāv tieši grāmatvedībā, tad uzreiz arī strādāt ar to galveno savu uzdevumu, pieņemt lēmumus par tālāko. Jā. Tā mums ir ar to nākotnes grāmatvedību, ka ir jāgaida izmaiņas, un mēs esam jau īstenībā pārmaiņu laikā aizgājuši diezgan tālu. Un noteikti pavisam drīz arī, es domāju, pakāpeniski sāks arī vēl ātrāk parādīties jauni risinājumi grāmatvežiem, kas varbūt arī balstīsies uz grāmatvedības risinājumiem, kas šobrīd varbūt nav tik ļoti izplatīts un varbūt nav tik vēl iesākts process, bet mēs arī visi un grāmatveži gaida, kad beigās tas mākslīgais intelekts varēs strādāt pašā uzskaitas sistēmā. Bet tas noteikti ir tuvāko gadu jautājums, un mēs visi iesim tam cauri. Šobrīd es teikšu paldies. Mēs noteikti tiksimies, lai apspriestu vēl pēc tam, kā tad šī prognoze ir piepildījusies vai nē, un skatīsimies un noteikti dalīsimies ar mūsu skatītājiem vēl ar aktuālo informāciju Mana Kabata LV platformā. Paldies!